praktiskais tautas klases auto. Nu, vispār ir arī mums arī kāds francūzīts, cik pa laikam placī, jo nav ko sēdēt uz vienu konkrētu marku. Jaunie modelīši frančiem ir, nu jau ir īpatnēji, dizains ir savs, bet nu tāpat laikā, kas tur būtu interesants, ja dizains būtu nošpikots no kādas cits markas. Gan salonu kvalitātes, materiāla kvalitātes un gan tas pats dizains. Tests. Nu, es nezinu. Labāks nekā Mercedes. Kaut kā ok. Nu, kur jūs šo mašīnu likt tā aptuveni? No vispār? Nu, vispār negrab un nečīks. Mercedes negluži Audi vai BMW. Nu, ot. Šajā cenā, teiksim tā, ar šādu gadu, šādu nobraukumu, ja mēs tagad skatītos, piemēram, uz kādu vācu marku mašīnas, nu, nebūtu īsti 20. gada mašīnīt, jā, par tādu naudu. Tas tomēr, tad, nu, viņiem ir arī sava tā cenu skala. Es domāju, ka ļoti praktisks auto. Loģiski domājošai, es teiktu, ģimenei vai cilvēkam, kurš ar kaut kādu savu biznesu nodarbojas, viņš var kaut ko lielu iekrāmēt un arī nav kauns sievas māte vest uz laukiem. Tieši tā. Nekādu vainu neredz. Nekāpēc pārmaksāt, ja var to pašu dabūt lētāk. Tieši tā. Būtu tagad savus BMW jāliek pārdošanā, jāpērk jauns, vai šito pirkt, vai skatītos vēl vienu BMW. Dienas beigās, protams, viss ir atkarīgs no tā, kas katram interesē, kas katram ir tās galvenās braukšanas vērtības. Nu, ir, kas grib tomēr braukt ar to marku, uz kuru atskatās. Nu, nopēc sēties un brauc.